Izglītībai ir jāmainās. Mūsdienu izaicinājumi no tehnoloģiju ietekmes līdz izglītības nevienlīdzībai prasa pārdomāt un uzlabot veidu, kā mēs mācām. Bet kādai jābūt izglītībai, kas sagatavo bērnus nevis pagātnē, bet nākotnē? Klausies Izglītība ir jāmaina raidierakstus YouTube platformā un piedalies diskusijās mūsu Instagram kontā. Jūs skolā mācāties? Jā. Patīk? Nē. Skolotāji nesaprot, direktors nesaprot, mēs nesaprotam, neviens neko nesaprot. Jaudīgāk tie kadri tur varētu būt. Pirms ejot uz stundu, jau iepazināties ar kādiem materiāliem un tā kā ienākt ar stundu ar kaut kādām priekšzināšanām. It kā tu mācies, tu it kā pavadi lielāko daļu skolā, bet tev īsti neko neiemāca. That's like you, ja? Tas viena augs iekšā, otru ārā. Pasaule mainās, arī izglītībai jāmainās. Labdien! Mēs esam jau klāt pie mūsu 4. raidījumā Bērnu emocionāla labklājība izglītība. Vai izglītības sistēma ignorē garīgo veselību ir mūsu tāds provokatīvais jautājums. Jā, vēl viena provokācija no mūsu puses. Es teiktu, ka šis ir sarežģīts jautājums, ļoti būtisks jautājums. No vienas puses liekas, kāpēc vispār par to runāt, tā kā pašsaprotam. Skaidrs, ka sistēma, sistēma varbūt tā, bet pedagogi jau it kā par to rūpējās. Un es arī nemetīšos teikt, ka nē, pedagogi to nedara, un respektīvi ignorē skolēnu kādas emocionālās vajadzības un tā tālāk. Bet no otras puses, kas vispār ir emocionālās vajadzības? Kas vispār ir garīgā veselība? Tie ir jēdzieni, par kuriem mēs sākam runāt, es teiktu, pēdējos 15 gadus tikai. Ja? Tas nav tā, ka mēs kopš seniem grieķiem jau zinām, kas tas ir, un pie tā īpaši esam strādājuši kā civilizācija. Ja? Tāpēc es teiktu, ka tā drīzāk ir inovācija, sākt vairāk, pastiprinātāk rūpēties par to, domāt par to, kā mācību procesi ietekmē, kādu iespaidu arī pat ilgtermiņā atstāja uz skolēniem. Un mēs zinām, un tā ir arī ne tikai Latvijas dati, ja, cik daudz skolēni, piemēram, cieši no mobbinga skolās, ja, no vārdarbības. Padomāsim jau par to, cik ļoti tas ietekmē, vēlmi mācīties, ja, drošības sajūtu skolā. Tā kā šis ir ļoti sasāpējis un ļoti būtisks jautājums. Anna, vai tu gribi sākt šo Noteikti. Es piebilstu arī klāt, vai paturpināt to, ko Intris ir iesācis. Noteikti šī raidījumā galvenais mērķis nav tikt pie tās apziņas, ka, viss nāk no ģimenes, kā bieži vien pedagogi ļoti mīl arī savā starpā teikt, vai atbalsta komanda. Nē, noteikti. Bet mēs gan gribētu virzīt to vairāk, kā mēs visi esam iesaistīti. Un to mēs apgūstam arī tādā teoretiskā kursā universitātē, kā vecāks, skolotājs, bērns, skolēns, ka mēs visi mums ir jābūt tādā tandēmā, mums ir jābūt virzietam uz vienu mērķi, nevis tur cīnīties, kurš tur vairāk, mazāk, tā kā mēģināsim ar tiem mūsu argumentiem, gan pretargumentiem, tikt pie tādas arī pie tēzēm, pie atziņām, ko mēs vēl varētu darīt, kādu vispār pastāv mehānismi, un noteikti arī gaidīsim arī jūsu komentārus un to, ka jūs varēsiet dalīties ar savu pieredzi. Redzēsim, kurš uzvarēs šoreiz. Jā, vispār ļoti interesanti. Ja iepriekšējā raidījumā man bija tāda sajūta, ka, nē, tur laikam mēs nevarēsim izvirzīt otrā raidījumu, tur bija skaidrs no paša sākuma, redzēsim, kā jau ies. Es sākšu laikam tomēr no skolotājiem un ar argumentiem, faktiem par viņiem, ka, lai gan skolotāji jūtās nepietiekami sagatavoti, to bieži vien minēja pētījumi, un daudzās valstīs tiek aktīvi īstenotas profesionālas attīstības programmas, jeb kursi, un arī mūsu valsti Latvijā tas ir obligāti. Es pat teiktu, ka mēs dažreiz salīdzinām sevi ar ārstiem, kuri, protams, nesalīdzinā laikam sevis pašus ar mums, bet mums arī kā ārstiem, pedagogiem, mums nākās diezgan bieži apmeklēt kursus. Tas nebeidzās viss ar bakalaurā, ja tur maģistrā studijām. Mums vienmēr, es teiktu, man liekas, kā reizi 3 gados. Reizi 3 gados 36 akadēmiskās stundas. Un tā kā skolas vadības noteikti par to atgādinās, ka lūdzu apmeklēt un tīpaši izvēlēties tas, kas jums ir svarīgs. Mums arī īstenībā ir piedāvāti arī tie papildus arī kursi tieši par garīgo veselību, kā mēs to varam attīstīt bērniem,
Bet tāpat garīgas veselības jautājumi arvien vairāk tiek integrēti skolotāju sagatavošanas programmās. Savukārt tas nozīmē, kā gan universitātes laikā, mācību laikā, studiju laikā tas ir iekļauts un pedagoģi mācās ne tikai par iekļaujušu izglītību atsevišķi. Vispār pat pastāv dokuments par sociālo emocionālo mācīšanos, ko mēs visi varam integrēt gan klases stundās, gan es pieļauju arī dažreiz arī mācību priekšmetos. Varbūt matemātikā pieļauju ķīmija ne īsti, kaut arī radošie darbi var pastāvēt. Vēl viens no argumentiem būtu, ka, lai gan trauksmē, jeb trauksmainība un spriedzi pastāv, tīpaši, ja mēs runājam par skolēniem, daudzi ASV, jeb Amerikas skolu rajoni, pēdējos gadus ir ievesuši pozitīvas uzvedības iejaukšanās un atbalsta programmas. Angļu valodu abreviatūru mēs liksim pēc tam arī atsauci PBIS. Un noteikti lielākais, kas ir iekļauts šajā programmā, ka viņi ir palielinājuši piekļuvi konsultantiem, tas nozīmē, ka ir tādi kā mentori, kuri palīdz atsevišķi, tā kā ne tikai psihologi, bet arī mentori pastāv skolās, kuri tiešām palīdz tik galā ar to pašu mobbingu un vardarbību kā tādu. Un noteikti arī, ja runāt par mentālo veselību, kas ir pilnīgi tāpat svarīga, ka fiziska veselība, ka tie konsultanti palīdz arī tajās skolās. Un šie soļi ir samazinājuši trauksmes un stresa līmeni dažādos rajonos. Tīpaši mēs runājam par tādu milzīgu valsti. Runājot par Latviju, minējot to pašu sociālo emocionālu mācīšanas programmu, un, piemēram, skolā LV, ja es nemaldos, tur ir noteikti jābūt vai mape, GoFLV, tajās mājaslapās ir pieejams dokuments par pētījumu un par dažām tēmām, ko skolotāji var integrēt stundās. Vēl viens arguments būtu par psihologu skaitu, lai gan mēs saprotam, kā tāpatās, ka skolotāji arī skolas psihologu skaits ir nepietiekams, it īpaši Latvijā, un pēdējos gadus ir ievestas alternatīvas programmas, piemēram, mentoru programma sadarbība ar kādam nevalstiskām organizācijām, un, piemēram, mums notiek tādas mācības katru gadu. Man liekas, reizi gadā tas notiek, kas saucas kontakts, kur no pašpārvaldēm skolēm un koparsonas skolotēm var braukt un mācīties, kā veidot programmu, kā rakstīt projektu, un viņi var izvēlēties visu, jebko, kas tikai ir noderīgs skolām. Un, piemēram, izvairīties, kā tik galā ar vardarbību, arī ir viens no iespējām, ko viņi var arī mēģināt darīt un iegūt pēc tam naudu, un arī to projektu arī skolā izsnāt. Un, protams, arī pastāv, es to likšu vēl pie šī argumenta, pastāv arī digitālās platformas, piemēram, garīgas veselības lietotnes, uzvedība.lv, noteikti varētu būt vērsts uz to, ka mēs mēģinām to emocionālu atbalstu sniegt gan pedagogiem, kur meklēt tos materiālus, gan bērniem. Un pieņem, ka vecākiem arī. Skolotājs stresa līmeni var mazināt, Indras noteikti par to vēl minēs, bet mēs runājam par izdegšanu pedagogiem, par viņu stresa līmeni. Tas var mazināt ar sistematisku atbalstu, piemēram, profesionālas pilnvērtības programmām un skolotājiem mentālas veselības veicināšanas iniciatīvām. Es teiktu, ka pastāv nevis kursi, bet semināri, kas ir veltīti pedagogiem, viņi var pieteikties dažreiz par maksu, dažreiz par bezmaksu, tas ir jāskatās, jāmeklē, bet noteikti nav tā, ka šī problēma ir astumta, tā kā risinājums ir. Un Indras minēs par Somijas pētījumu, ja es nemaldos, un mans pretarguments būtu, ka, lai gan Somijā vecāki aktīvi sadarbojas ar skolām, citās valstis līdzīgas iniciatīvas tiek ievestas. Mūsukārt Latvijā mums noteikti pastāv tāda kā vecāku konsultāciju dienas. Es zinu, ka dažās skolas vairāk nekā 2 reizes gadā. Mūsu skolā, piemēram, ir tā tikšanās, un tā ir tā noteikta diena, kad vecāki var atnākt un piedalīties, piemēram, gan ar bērniem, gan bez, un piedalīties sarunās. Tā kā tiešām saprast, kā bērnam ir mācības, un, protams, arī ir kaut kādas noteiktas nianses saistībā ar bērnu labbūtību, noteikti tas arī tiek apspriest. Un, protams, to es runāju tikai par tādām vecāku konsultācijām dienām. Vienmēr skolās ir atbalsta komanda, kas noteikti, ja ir pamanāms, ka bērns tur neapmeklē skolu, vai bērnu, piemēram, jau vairākas reizes bija pie psihologa, tad noteikti vecāki arī tiek izsaukti uz skolu, lai izrunātu, kas vispār notiek. Tā kā tas arī ir. Un pēdējais, pirms Indras varēsies izteikties, redzēsim, kurš vinēs šajā gadījumā. Indras arī minēs par mobbingu, un, lai gan mobbings ir nopietna problēma, es arī ticu tam, ka, diemžēl, tas pastāvēs vienmēr. Mēs varēsim vai nu mazināt, vai nu tas būs stagnācijas režīmā, bet daudzās skolās tiek ievestas sistēmas mobbinga novēršanai, piemēram, Zero Tolerance, politikas un mentoru programmas. Daži pētījumi arī liecina, ka šīs iniciatīvas pakāpeniski samazina mobbingu izplatību. Šeit es gribētu vērst uz vārdu pakāpeniski, jo, protams, mums uzreiz gribās to rezultātu saņemt, ka tur 10% nost, mums tagad ir mazāk mobbinga. Bet tam tiešām ir jābūt, es teiktu,
nav tikai jābalstās uz tām programmām, ko piedāvā ārpus skolās. Man liekas, ka te ir noteikti milzīga loma arī atbalsta komandai, kā tiek veicināta, kāda ir sadarbība ar klašu audzinātājiem, vai tie vispār ir interesēti tajā, kas notiek klasē. Tā kā, jā, tāda būtu mana argumenta. Pieļauju, ka man kaut kas vēl parādīsies, kam ir interesi, stāstīs un runās, bet ļoti, ļoti interesanti, ko tu pastāstīsi. Jā, Anna, paldies tev. Nezinu, no manas puses tāds rezumē izklausās tā. Skolotāji neprot, tā tiek galā ar emocionālo tādu labklājību, bet cenšas. Esmu tajā virzienā. Bet ir cenšas. Ir dažādas atbalsta programmas, bet lielā mērā tas atkarīgs no paša pedagoga, vai pedagogs izmantos tos sagatavotos resursus, viņam būs laiks, būs gribēšana, savās mācības stundās iekļaut. Ja? Tas ir ļoti individuāls jautājums. Neredzu sistēmu kopumā, neredzu tādu vispārīgu atbalstu. Es redzu ļoti labas iniciatīvas, bet tās iniciatīvas ir lieli riski, vai tās vispār tiks līdz galam pienācīgi īstenotas. Arī šīs atbalsta programmas, kas Latvijā arī tieši tā ir mēģinājumi dažādas ieviest un īstenot. Bet problēma ir tāda, ka tās neaptver visas, kaut vai vispār izglītošās skolas kopumā. Mēs šeit runājam par dažādām tādām pilotu skolām, un tad kā mēs varam izmainīt visu to sasāpējušo problēmu valsts līmenī, ja mēs varam nodrošināt atbalstu tikai atsevišķiem pedagogiem, atsevišķām skolām un rezultātā atsevišķiem skolēniem. Tā kā, sorry, izklausās cerīgi un ļoti labi, bet man kaut kā nelīdz galam šķiet, ka mēs esam pagaidām tā stabili, spējīgi tikt ar šo sasāpējušo jautājumu par skolām tādu garīgo veselību galā. Vēl piemetīšu pāris ogles vai piparus pārteikt. Ja mēs skatāmies uz situāciju Eiropā, tad situācija Eiropā ir tāda, kā Anna arī jau ieskicēja, ka lielākā daļa skolotāju jūtas nepietiekami sagatavoti, lai varētu nodrošināt emocionālu un mentālu atbalstu skolēniem. Tad viens ir mācīt, izpildīt funkciju mācīt, uzdot uzdevumus, pārbaudīt tur un tā tālāk. Ja? Bet nodrošināt, ka šajā mācību procesā skolēna emocionālas vajadzības tiek pienācīgi ņemtas vērā, tikt ar to visu galā, sevišķi vēl ar pubertāti pārdzīvojušiem pusauģiem, kuriem šīs hormonu trokojošās vērtības ir kā ar to vispār tiek galā. Mentāla atbalsta nodrošināt. To paši pedagogi saka. To nevis eksperti, vai pētnieki no malas saka, tā kā skatoties pedagogiem, bet paši pedagogi 75% ir atzinuši, ka viņuprāt, viņiem pietrūkst šī sagatavotība. Tātad arī, ja mēs runājam par pedagogu sagatavošanu tādā augstskolu līmenī, universitāšu līmenī, acīm redzot, ja jau pedagogu apgalvot, tad tas Eiropas līmenī pietrūkst, tā ir nopietna problēma. Pieminot ASV, bet, protams, es netiecos tikai uz ASV situāciju, ļoti daudzi pusauģi piedzīvo trauksmi. Arī pandēmijas laikā tika ziņots, ka daudzi piedzīvo trauksmi un emocionālo spriedzi, un tā, protams, ir nopietna problēma, kas samazina iespēju gūt augstākus, labākus akadēmiskos rezultātus. Ja skolēns dzīvo patstāvīgā trauksmē, tad par kādiem īpašiem sasniegumiem mēs šeit varam runāt. Un šī trauksme sākās jau, bieži vien tā ir ģimenē, kad ja nepietiekami apstākļi ir ģimenē, un bērns jūtās jau tur nedrošs, tad aiziet uz skolu, ja tas vēl pat tiek pastiprināts, tad tas ir, protams, kļūst par diezgan lielu problēmu. Ļoti labi, ka tu pieminēji, ka daudzās skolās ir šie psihologi un arī citi atbalsta personāla darbinieki. Tas ir ļoti svarīgi, bet mēs zinām, ka Latvijā pašlaik šiem speciālistiem pietrūkst finansējuma, un rezultātā dati rāda, ka Latvijā uz vienu psihologu skolā var būt līdz pat 500 skolēniem. Tas ir pilnīgi nereāli, draugi mīļi. Iedomājieties, jums vienam vai vienai vajadzētu strādāt intensīvi ar 500. Un katram pievērsties, katram palīdzēt viņu garīgajā tādā... Vēl vecākiem piezvanīt. Un vecākiem. Skolotājiem tas ir farss, tas ir absurds, tas nav reāli.
60% skolotāju visā pasaulē ziņo par augstu paaugstinātu stresa līmeni. Tam ir dažādi cēloņi, kāpēc tas tā ir. Ja? Bet katrā ziņā arī es iepriekš mēģināju raksturot no skolēna pozīcijas. Ja? Bet arī no skolotāja pozīcijas tika pārdzīvots pastiprināts stresu, kas ietekmē produktivitāti darbā, kas ietekmē šo spēju arī mācīt kvalitatīvi. Somiju mēs aplūkosim arī atsevišķu kā tādu veiksmes stāstu, bet šeit mazliet iestrepinoties, ļoti svarīgs, protams, ir vecāku atbalsts. Pilnībā piekrītu Annai, ka tas ir tāds attiecību, 3 stūris, ja ne vairāk puses ir iesaistīts. Ja? Tas nav tikai skolēns, skolotājs vai, piemēram, skolēnam pašam jātiek ar to galā. Ja? Tā ir tava veselība, garīgā tiec pats galā. Ja? Bet nē, tas ir jābūt savstarpējiem atbalstam un sadarbībai, un Somijā tas ir lielisks piemērs, kad vecāki aktīvi sadarbojās ar skolām, tāpēc, ka ir ieviesus nostiprināts dažādas programmas, kas jau to īstenot. Pēdējais, Lielbritānija, 40% skolēni piedzīvojuši mobbingu un vardarbību skolā, bet arī Latvijā mēs zinām, ka pētījumi rāda līdzīgs rezultāts aptuveni katrs 3. skolēns, tad 30% Lielbritānijā ir vēl mazliet pat vairāk. Ja? Katrā ziņā tā nav Latvijas tikai sāpe, tā ir mūsdienu parādība, ka skolēni piedzīvo šo vardarbību. Un skola, vismaz manā skatījumā, tai vajadzētu būt drošai vietai. Vietai, kur skolēni var justies droši, paust savas idejas, lai vispār attīstītos, ja? Savu viedoklis, varbūt arī atšķirīgs, arī savu kaut kādu, savu personību atšķirīgi varbūt paust, ja? Bet nereti tieši skolēni sastopās ar pretējo, ja? Viņu viedoklis vai viņu kaut kādas arī izturēšanās, izpaudas, un šeit es nerunāju par kaut ko neētisku. Šeit es runāju par to, ko mums visiem ir tiesības, es nezinu, savu reliģisko pārliecību, ja, vai seksuālu orientāciju tā tālāk, ja, vai politisko piekritību un tā tālāk. Un tas tiek diskriminēts. Ja? Un tas mani šausmina. Jo mēs sakām, ka mēs dzīvojam valstī, kurā valda demokrātija, un paldies Dievam, lielā mērā ir demokrātija pie mums Latvijā, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, kur tā ir stipri mazāk. Ja? Bet tik un tā šie gadījumi mani satrauc. Kā pedagogu, un iztēloties, kā tas var šausmināt arī vecākus, kuri pat neredz to vidi, viņi tikai var minēt. Vai es drīkstu secināt? Bet man šī tā aina baigi domā. Jo, man liekas, ar vienu teikumu, ko Indrs ir teicis man, un jums visiem arī pārējiem bija skaidrs, kurš ir runājis, un tas bija noteikti Indrs. Bet Indrs paši pirmo teica, ka to, ko es saklausu, ka nav sistēmas, ka tiešām ir minējumi, ka mēs mēģinām kaut kā tikt galā ar šo problēmu, it kā ir psihologi, it kā ir mentori, vai es zinu, ka dažās skolās vēl pastāv tādi kā mediātori, dažreiz tie pat būtu varbūt tie paši skolēni, vidusskolēni, kuri kaut kā palīdz tikt galā un tā, un par to vēl var runāt, cik tas ir veiksmīgi vai nē, bet es teiktu, ka viens no secinājumiem ir, ka sistēmas nav, ir mēģinājumi, ir vietnes, kuras mēs drīkstam izmantot, noteikti ir pētījumi, es pieļauju, ka maģistra studijas bakalauros noteikti to pēta gan topoši pedagogi, gan psihologi, noteikti mans secinājums būtu, ka ir jāturpina to, ko mēs darām. Noteikti ir jāskatās, kas ir veicies. Man liekas, ka mēs varam atsaukties arī uz vienu no mūsu intervijām, kas notika Riga International School, starptautiskā Rīgas vidusskola. Es ceru, un man liekas, ka viņi arī minējusi, un intervijas tas arī būs arī veidos mūsu video. Man liekas, viņi minēja to, ka viņu tās ir veiksmīgas tas sadarbības ar vecākiem, ka tas nav vienkārši tas vecāku sapulces dienas, kas arī ir ļoti labi, tam ir jābūt. Bet viņam tiešām vecāki nāk, viņi ir klāt, viņi skatās, viņi redz, kā tur šovi notiek un kā viņi tur sasniegumi un tam līdzīgi. Tas ir vērtīgi. Tāpēc, ka tas ir mērķtiecīgi. Tas nav tās, ka citu reizi gadā uztaisīsim vecāku dienu. Tas ir visu laiku domāt par to, kā šeit mēs varam pieaicināt vecākus, kā mēs to varam darīt. Un, protams, vecākus arī jāpārliecina daudz, jau ir aizņemti, un tas arī ir tāds būtisks jautājums. Anna, es to pilnībā piekritīšu, ka viens no tiem secinājumiem ir tāds, ka tas, kas tiek darīts, tas ir ļoti labi. Un es to tā ainu ļoti sadramatizēju, bet es gribu teikt, ka tas, ko mēs darām, tas ir ļoti labi, tikai vienkārši to vajag vēl pastiprināt. Vajag motivēt skolotājus, izmantot šīs iespējas, informējot to pirmkārt par tām biežāk, vairāk. Es pats par tām iespējām daudz maz nezinu, tāpēc esmu palaidis garām.
Es uzskatu, ka ir jāatbalsta vairāk šādas programmas, iniciatīvas valstiskā mērogā. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs šausmināmies ārprāts, tur Somija, tur ir priekšā, un kā viņi tā var, un kāpēc mēs netiekam, vai tur Igaunija, vai kas, kāpēc mēs netiekam, kāpēc mums tāda zema rezultāta eksāmenos un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vide ir tāda. Jo, man šķiet, ka no tās vides jau tas viss aug un attīstās. Tāpēc šis būtu mērķiecīgi, tiem būtu jābūt mērķiecīgi jāiegūda, lai šo vidi sakārtotu un uzlabotu, un tad arī labāki akadēmiski rezultāti neizpaliks. Man liekas, ka arī viens no secinājumiem varbūt tāds, kā arī ieteikums nākotni, piemēram, es teiktu, ka te ir svarīgi arī resursi, jo Indus arī pilnīgi pareizi minēja, ka 500 skolēni labākā gadījumā, dažreiz pat vairāk, un viens psihologs, kā tā var būt. Piemēram, arī ir tādi gadījumi, kad psihologs pat strādā nevis visas 5 darba dienas, bet tur tikai 3 vai 2, kas arī nevis par to runa, kā tā ir viņa izvēle, bet tā sanāk, vairāk nevar vai nespēj, jo tie skolēni arī ir dažādi, un tiešām ar katru sazināties. Te vajag meklēt, risinājums, piemēram, mēs varbūt mazliet tāda reklāma nāku no Olainas novadā, un, piemēram, mums pašvaldība jau, ja es nemaldos, no 2. gadu noteikti, varbūt pat 3. piedāvā tādu kā papildus stipendiju tiem, kuri izvēlas, tās profesijas, kas trūkst novadā, un, piemēram, psihologs ir viens no, man liekas, tur prioritātē, tur 2. vai 3. vieta, svešvalodu skolotāji, vispār pedagoģi kā tādi. Bet arī piesaista novada, respektīvi, dod arī iespējamo darbu. Jā, protams, obligāti, jo mēs balstamies to, ka pašvaldība piedāvā to stipendiju, un tie studenti, viņi var jau strādāt, un noteikti tur ir savi arī nostādījumi, ka tas ir jābūt nevis es iegūstu izglītību un strādāju kaut kur Rīgā, tas ir jābūt Olaina, bet tas par to, ka resursu trūkst un jāskatās, kādi piedāvājumi ir, valsts arī acis nevar, nevis otrādi. Valsts, protams, arī skatās, saskata, kādas ir nianses, ko mēs varam piedāvāt. Viens no tādiem, kas man bija arī nodomā, es īstenībā, kamēr klausos intro, man tik daudz gribas ko pierakstīt un piefiksēt arī uz to nākotni, bet piemēram, man liekas, ka pirms 2 gadiem skoloties 30 ļoti daudz organizēja tādu kā labu prakšu piemēru konferences, kur skolotāji varēja pieteikties, pastāstīt, cik veiksmīgi viņiem iet ar tām caurvīju prasmēm. Varbūt tāds kā mūsu kopīgs tāds secinājums vai pat ieteikums tie, kur mums klausās, varbūt kāds no vadības arī, kur ir mūsu mājaslapā un tagad vēro šo raidierakstu. Man liekas, ka būtu jauki, ja mums būtu atsevišķā konference, kur skolotāji, skolas vadība, atbalsta komanda, visi, kuri vēlās iesaistīties, padalītos, kā viņam notiek skolotāja sadarbībā ar vecākiem, jo kas ir labs pēdējos gados, ka jo biežāk un biežāk parādās sociālajos tīklos tie akaunti, kas ir vērsti uz skolas, piemēram, vidi, un vecāki var redzēt, rekur, kas notiek skolā, rekur, kāds ir pasākums, vai Instagramā vai Facebookā pārsvarā. Un man liekas, tas ir lieliski, tas ir tāds pirmais solis no skolas, ka rekur mums taču notiek visādas citas foršas lietas, nāciet vēl un piedalieties un iesaistieties. Varbūt būtu jauki organizēt kādu konferenci, nevis tikai par mākslīgo intelektu vai par sarunu prasmēm, bet tiešām varbūt kā veicināt vēl labāk to sadarbību ar vecāks, skolotājs un skolēns. Un, protams, arī citi pārējie, kas ir iesaistīti. Tur tāda tendence ir to, man tā šeit to nomest nost, jo tas ko mēs tur varam darīt, daudz jau ir izmisuši, jo liekas, tā mēs tāpat to problēmu nevarēsim atrisināt, un tāpēc nomest nost, paņem kaut ko tādu vieglāk. Daudz vieglāk ir lietot ChatGPT nekā komunicēt ar vecākiem, piemēram. Bet mēs nedrīkstam to nomest nost. Tieši tā. Tad mēs vispār visu fiasko mācību procesā aiziet. Lūk, redziet, cik būtisks jautājums mēs pārmēram šajos raidījumos, dažādi sasāpējuši jautājumi. Nākamais 5. raidījums pēc 2 nedēļām jūs sagaida arī ar ļoti būtisku jautājumu par mājasdarbiem. Mūsdienās jau parādās arī Latvijā dažādas diskusijas par to, vai mājasdarbus vajag, vai tomēr mēs bez tiem varam iztikt, jo skolāni jau tik un tā ir pārāk noslogoti. Tāpēc es domāju, ka nākamajā raidījumā arī jūs ļoti daudz ko vērtīgi uzzināsiet. Paldies, ka jūs sekojat, paldies, ka jūs atbalstat mūs. Liels prieks ir, ka jūs dalāties ar šiem video, ka jūs spiežat, ka jums patīk, jo mums pašiem prieks ir redzēt, ka jums patīk tas darbs, ko mēs darām, mums tur pašiem ir prieks.
Paldies katrai, kas atsaucās komentāru sadaļā, uzrakstīja savu viedokli. Arī šoreiz mēs aicinām jūs paust savas domas, savus tā teikt argumentus, lai mēs paši kaut ko palaidām garām, jā, varbūt kaut kā jūs uzskatāt citādāk, droši komunicēsim, būs prieks, ka mēs kopīgiem spēkiem varēsim celt izglītības kvalitāti Latvijā. Kopā ar jums šoreiz biju es, Indars. Un Anna. Uz tikšanos nākamreiz.